Ārstnieciskā pēdu aprūpe, jeb pedikīrs, kas labāk? Veikt pedikīru pašam vai doties pie speciālista? Un kādi riski pastāv? To atklāsim šīs dienas sarunas gaitā. Mūsu šīs dienas eksperte Inita Seļicka, Veselības centra 4 pēdu centra ārstnieciskās podiatrijas speciāliste. Sākotnēji tad rodas jautājums, ar ko tad atšķirās ārstnieciskais pedikīrs pie mediķa no ierastā pedikīra skaistumkopšanas salonos. Ārstnieciskais pedikīrs ir ne tikai pēdu sāģes sakopšana, bet arī atveseļošana, jo cilvēkiem ir ļoti daudz tādas problēmas, kā ieauguši nagi, varžetes, kārpas, saplaisājas papēža āda, un tad jau parasto pedikīru būs pa maz. Ārstnieciskajā pedikīrā tiek izmantot speciāli podiatrijas instrumenti un aparatūra, un arī skalpeļi, ja nepieciešams. Kas ir labāk veikt pēdu aprūpi pašam mājās, vai tomēr doties pie mediķa vai kādu skaistumkopšanas speciālistu salonā? Jā un nē. Ja nav problēma, tad jau nav nekādas, kā pasaka, nepieciešamības iet uz ārstniecisko pedikīru. Cilvēks tikpat labi mājās var kājas novannot, ar skrubīti apstrādāt ādu, iesmērēt krēmu, apgriezt nagus, pievīlēt, bet tad ir tāda liela mīnus. Pirmkārtām cilvēki ļoti aizraujās, un tad viņi nostrādā to pēdu ādu tik stipri, ka pēc tam tās problēmas paliek vēl lielākas, jo tiek izjaukt tādas fizioloģiskie procesi, tādas sāk augt vēl biezāk, ja viņi novīlē pa daudz. Otra lieta, kad sāk nodarboties ar pašārstēšanos, jo ir tādas lietas kā kārpas un varžetes, kuras nereti vispār neatšķir, un tad sāk pielietotas visādas tādas metodas, kas nav paredzētas nemaz šai slimībai. Un trešām kārtām ir tas, kad mājās veicot pedikīru paši sev, mēs instrumentus neapstrādājam. Un ja viņi nav individuāli, tad, teiksim, ar tām pašām kārpām mēs varam padalīt pārējiem ģimenes locekļiem. Tās pašas vīles, šķērītes vai ne, tad tām būtu jābūt individuālajām. Kāds pastāv risks dodoties uz parastu skaistumkopšanas salonu pie parasta manikīra vai pedikīra speciālista? Kādi riski pastāv vai vispār tas ir bīstami mūsu veselībai? Pats galvenais risks un visnopietnākais ir infekcija draudi. Jo īstenībā, ja apstrādājot šīs pašas pēdas vai nagus, gadās nejauši gūt mikrotraumas un ne tikai. Un tad ir tā, ka ja meistars pēc tam tos savus instrumentus kārtīgi nenodezinficē un nenosterilizē, tad šos slimības inficē nākamo pacientu klientu. Un kādas tās slimības var būt, ar kurām šis cilvēks var inficēties? Mazākā bēda jau laikam tomēr būtu tās sēnītes, no kurām visi ļoti baidās. Lielākā bēda, protams, ir C hepatīts, ar kur šobrīd Latvijā ļoti daudz slimo. Kā jau jūs uzsvērāt vairāk kārt, ka šiem pēdu aprūpes un nagu aprūpes instrumentiem vajadzētu būt tādiem kā steriliem un dezinficētiem, varbūt pat ļoti individuāliem. Bet kā ikdienā strādā skaistumkopšanas salonos? Devāmies uz atklātu interviju, lai noskaidrotu. Savā profesijā es esmu jau apmēram 4 gadus. Pašā sākumā tiek meistaram iemācīts, kā pareizi dezinficēt instrumentus, rokas. Esmu saskārusies ar to, ka ļoti daudzos salonos meistari nepievērš lielu uzmanību instrumentu dezinfekcijai. Vai nu viņi tikai apsmidzina tos instrumentus, nedezinficējot speciālajā šķīdumā, vai arī tikai noskalo un sāk jau turpināt ar nākamo klientu strādāt. Atgriežoties studijā, mēs redzam to, ka dezinfekcija notiek uzpūšot kādu līdzekli, vai kā jūs esat arī paņēmusi līdzi studiju uzskats materiāls, šo saucamo zilo kastīti. Vai šie līdzekļi pietiekami nodezinficē šos instrumentus, un klients var būt drošs par to, ka viņš neiegūs kādu infekcijas slimību vai pat ļaunākajā gadījumā šo C hepatītu? Veicot ārstniecisko pedikīru, pat likumā ir noteikts, ka instrumentiem jābūt sterilizētiem. Ja? Protams, pirms sterilizācijas viņus vajag arī dezinficēt, un dezinficē profesionāliem dezinfekcijas līdzekļiem. Tur ir noteikts procenti, jau skatoties, kādu līdzekli izmanto un attiecīgi tas ekspozīcijas laiks, un pēc tam sterilizē. Šie nebūtu tie drošie sterilizatori. Šī, teiksim, ultravioleto staru lampu
Vispareizāk viņi būtu izmantot nevis kā sterilizatori, bet kā ierīci, kurā uzglabā sterilizētus instrumentus, ja viņi netiek ievalcēti šajā speciālajā papīrā. Šis otrs ir kvarca lodīšu sterilizators. Šobrīd Eiropas Savienībā viņš netiek certificēts kā medicīnas ierīce, kaut gan viņu izmanto. Kā lai saka, viņā ievietojot instrumentu, var nodezinficēt, nosterilizēt tikai pašu to asmenīti. Tā ir ļoti agresīva metode, tāpēc, kad tajā brīdī instruments tiek apstrādāts 230 grādu karstumā, un kārtīgam meistaram savi instrumenti ir tādi dārgi un labi, un viņš nekad tādā negribēs bojāt savus instrumentus. Un tāpēc vispareizāk ir viņus sterilizēt autoklāvos vai lielajos sterilizācijās, un tā kā mums priekš viņus tiek ievalcēti šajos papīrīšos un tālāk nosterilizēt. Un tas nozīmē, ka mans pacients atnākot pie manis, es viņa klātbūtnē taisu vaļā šo iepakojumu, viņš skaidri zina, ka es ar viņu strādāšu ar steriliem instrumentiem. Iedzīvotāji saka, ka viņu manikīra vai pedikīra speciālisti visbiežāk apstrādā ar kādu šķīdumu. Vai šis šķīdums dezinficē šos instrumentus? Tie šķīdumi, ko parasti tā uzpūš virsū, tie ir domāti virsmu dezinfekcijai. Tur arī ir tā, ka viņš jau nav domāts tādām virsmām, kur būtu, teiksim, asins un strutas, un otrām kārtām viņam ir ekspozīcijas laiks, tur patiesībā viņam ir apmēram 30 sekundes jābūt uz tā instrumenta, un otrām kārtām uz tādām knaiblītēm, tur jau tajās eņģītēs, tur jau iekšā nekur netiek tas īsti, tad viņš tās daļēji, tas tā nenopietni īstenībā. Lai noskaidrotu, kā notiek pareizs cikls instrumenta dezinfekcijai un to, kā notiek ārstnieciskais pedikīrs, dosimies uz Veselības centra 4 pēdu centri palūkoties. Saņemam mēs instrumentus, kura ir lietoti, liekam speciālās mazgāšanas šālēs. Šo šālu mēs ievietojam mazgāšanas mašīnā, kurā mums instrumenti nomazgāsies speciālā režīmā un būs veikta arī dezinfekcija. Mazgāšanas process ir beidzies, instrumenti ir nomazgāti, dezinficēti, nožāvēti, un mēs viņus varam ņemt ārā un tālāk iet un pakot. Katrs instruments tiek ievietots speciālā iepakojuma maisiņā, un tad tiek aiztaisīts ciet. Uz iepakojuma tiek uzspiests marķējums, uz kura ir norādīti atbildīgās personas iniciāļi, sterilizācijas numurs un sterilizācijas cikla numurs, kā arī iepakojuma datums un derīguma termiņš. Iepakoto materiālu mēs liekam speciālo sterilizācijas grozā un arī ievietojam speciālu indikātoru, lai mēs zinātu, vai materiāls būs sterils. Visām indikātoru strīpiņām pēc sterilizācijas jābūt melnām. Tas nozīmē, ka visi instrumenti ir sterili. Esam izgājuši tātad pārbaudas cikla kontroli un varam likt instrumentus sterilizēties. Sterilizācijas programma ir beigusies. Mēs izņemam jau instrumentus ārā. Mēs skatāmies, kāds ir ķīmiskais indikators, vai process ir noritējis. Tātad indikators ir melns, un tas nozīmē, ka arī instrumenti būs sterili. Uz katra instrumenta mēs bijām uzlīmējuši arī indikatoru. Arī šeit ir melns. Un arī tas norāda, ka instruments ir izgājis ciklu un gatavs lietošanai. Kad instrumenti ir nosterilizēti, tie nonāk procedūru kabinetā, kur speciālists var veikt pacientam ārstniecisko pēdu aprūpi. Vispirms mēs nodezinficējam pēdas, un tad mēs sākam apstrādāt. Ar minerāļu uzgalīšiem mēs apstrādājam pēdu virsmu, un tad arī tiek apstrādāta paši naciņi un kutīkula.
šim pacientam arī bija sēnīšu skartiena atziņa, tad līdz ar to mēs viņus maksimāli visus noslīpējām, apstrādājām un kā arī uzlikām pretsēnīšu preparātu, lai viņam jau būtu iedarbība. Šī gadījumā arī ir arī ļoti daudz pacientiem skarti tie sēnīšu nagi, tad mēs viņus maksimāli cenšamies šeit apstrādāt, noslīpēt un lai viņam jau pašam, ka viņš atrodas mājās, lai būtu medikamentu iedarbība efektīvāka. Vai cilvēkiem, kurus ir skārus nagu sēnītes problēma, ir iespējams to uzveikt? Pirmkārt, tas ir ļoti atkarīgs no pacienta imunitātes, arī no vecuma, bet ir iespējams, ja visu pacients veids pats, ievēro arī kārtīgi, arī sadarbojās arī ne tikai ar dakteri, bet arī ar pētu kabinetu un rūpīgi ievēro gan arī medikamentu lietošanas laikus un arī kā ir tie medikamenti pareizi jālieto un visu rūpīgi arī apstrādājot, tad jā, ir tas iespējams uzveikt to. Tā kā mēs veicam arī sēnīšu infekcijas apstrādi, tad nevajadzētu baidīties pacientiem, kad kāds tiek aplipināts, kurš nav ar sēnīti vai ar C hepatīta inficēts. Ja, tad mums ir tā visa sterilizācija un dezinfekcija, tad mēs garantējam to, ka netiek tās sporas kaut kur pārnēsātas un baktērijas neveidojās. Jo mums ir gan visas dezinfekcijas pasākumi, gan sterilizācijas pasākumi. Kā jau minēja, instrumenti tiek atvērti tikai un vienīgi pacienta klātbūtnē, un kabinets tiek arī regulāri dezinficēts, tā kā visas sporas tiek iznīcinātas. Tātad, dodoties veikt pēdu aprūpu ārstniecības iestādēm, cilvēks var būt drošs, ka procedūras laikā netiks iegūtas infekcijas slimības. Raidījuma noslēgumā paldies gribam pateikt ne tikai mēs, bet arī mūsu informatīvais partners medicīnas žurnāls 36,6, kur atklāsiet daudz jaunu risinājumu un padomu, kā būt veselai un skaistai. Paldies jums! Paldies! Liels! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā svētdien, kad runāsim par sievietes veselību. Rūpējas par veselību raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.